Sveiki! Šeit ir Veselības dinamika sarunas ar ārstiem. Šodien mums ciemojās dr. Madara Kalniņa. Varbūt pastāst par sevi vairāk? Sveiki, jā, esmu Madara, esmu neiroloģe ar papildus izglītību seksoloģijā. Pieņemu pacientus abās tēmās, gan neiroloģijā, gan seksoloģijā, RSU psihosomatikas klīnikā un ARS medicīnas klīnikā. Brīnišķīgi. Un šodien mūsu ideja ir parunāt par seksualitātes izmaiņām perimenopauzes un menopauzes laikā. Un iespējams pieskarsimies arī andropauzei. Tā kā, vai tu vari ieskicēt, kādas tad ir tās izmaiņas sievietei, ko no seksologa, neirologa viedokļa tu redzi perimenopauzes periodā? Jā, visi noteikti zina par estrogēna kritumu, bet iespējams jaunums ir tāds, ka estrogēna receptori ir ne tikai visā pārējā ķermenī, bet arī galvas smadzenēs. Un sievietēm estrogēns ir ļoti nozīmīgs smadzeņu plastiskuma nodrošināšanā. Ko nozīmē smadzeņu plastiskums? Tā ir spēja mācīties jaunu informāciju, veidot jaunas sinapses, un principā tas ir tas, kas tās smadzenes uztur darbspējīgas, ātras, aktīvas. Un tajā brīdī, kad šis estrogēns krītas, arī šīs funkcijas var tikt ietekmētas. Un tas var sākotnēji izpausties kā šī smadzeņu migla. Tās var būt dullas, galvas, aizmāršība, un ir pierādīta arī saikne, ka tam var būt pastiprināts risks uz neirodeģeneratīvu saslimšanu, attīstību, jeb slimībām, kas var rezultēties ar kognitīviem traucējumiem līdz pat demencei. Varbūt tu vari ieskicēt vairāk, ko nozīmē kognitīvu traucējumu cilvēkiem, kas varbūt nestudē medicīnu. Jā, kognitīvi, tas ir visas mūsu domas, viss, ko mēs varam izdomāt ar prātu. Un tas ir sākot no tā, ka mēs zinām, ka ir jāuzvelk zeķis pirms zābakiem, līdz matemātiskām darbībām. Arī valoda ir kognitīva darbība. Principā tās ir šīs te prāta spējas. Un tajā brīdī, ja tās izmainās, tas arī tā nav vienmēr tikai atmiņas pasliktināšanās, tās var izpausties ļoti dažādi. Piemēram, atkarīgs arī no tā, kurus no šiem te prāta spēju variantiem cilvēks izmanto ikdienā vairāk. Ja, teiksim, tā ir abstraktā domāšana, kas pieprasa telpisko asociāciju tīklu aktivāciju, tad arī šis cilvēkam varbūt nav problēmas ar atmiņu, tieši visu atcerās, bet jūt, ka ir izmainīts domu plūdums kaut kādos citos sev vajadzīgās darbībās. Un arī tas var būt kā rezultāts šādam te straujam estrogēna kritumam sievietēm. Es savā ginekologa praksē ļoti bieži redzu un dzirdu, ka viens no pirmajiem simptomiem perimenopauzei ir miega traucējumi. Respektīvi, pamostās naktī, nevar pēc tam aizmigt vai nevar vispār aizmigt un ļoti trausls miegs. Faktiski sieviete ir neizgulējusies jau entās dienas vai pat nedēļas un mēnešus un dažs pat gadiem to ir izdzīvojuši. Ja? Vai tu vari vairāk pastāstīt arī par šo aspektu, kā tas attiecās uz miegu? Jā, respektīvi estrogēns tātad piedalās daudz kur, ne tikai tajā neiroplasticitātē, bet estrogēns regulē arī vairākus smadzeņu mediātorus. Tās ir ķīmiskas vielas smadzenēs, kas palīdz šīs dažādās funkcijas nodrošināt. Un šīm ķīmiskajām vielām ir arī regulatoru funkcija. Un estrogēns smadzenēs palīdz regulēt dopamīnu, serotonīnu un arī melatonīnu. Un bez melatonīna regulācijas tas miegs mums arī nebūs labs. Ja jebkuras straujas izmaiņas var izjaukt šo te balansu, un rezultātā mums arī netiek realizēta funkcija pienācīgā līmenī. Tajā skaitā miegs. Plus arī mainoties šiem te pārējiem smadzeņu mediātoriem, var paaugstināties kortizola līmenis asinīs, kas arī ir viens no tiem klasiskajiem iemesliem šīm te agrīnajām šīm te mošanās epizodēm naktīs. Tāpēc tur principā ir vairāki aspekti, kas sievietēm to miegu tik tiešām var izmainīt. Jā, un tad, kad mēs piekoriģējam hormonālo fonu un ar dažādiem preparātiem to varam sakārtot, tad brīnišķīgā kārtā miegs uzlabojās,
Un arī tālāk jau ir sekundāri arī, ka galva ir skaidrāka, gan no tā, ka ir estrogēni, gan no tā, ka ir izgulējusies, un tālāk arī viss izrietošais no tā ļoti labi sakārtojās, vai ne? Jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo atkal, ja, piemēram, sieviete atnāk pie ārsta tikai ar šo te izolēto sūdzību, nevar gulēt, mostos, nav spēka un netiek, paskatīts uz to visu stāstu kopumā, tad kas klasiski var notikt, ir tas, ka tiek izrakstīti medikamenti, ar nomierinošu, ar ļoti miega lieliem efektiem, kuri, protams, strādā uz kaut kādu brīdi, bet liela daļa no tiem nav paredzēta ilgstošai lietošanai. Bet, ja mēs neatrisinām to pamata problēmu, vai ne, tad ilgtermiņā lietojot šos medikamentus, tas, protams, vienmēr ir individuāli izvērtējams. Un varbūt, ja mēs varam atrisināt to kaut kādu pamatcēloni, tad tas noteikti varbūt būtu veselīgāks variants. Jā. Tad, kad mēs iekoriģējam hormonālo fonu, un miegs uzlabojās, un sievietes domāšana uzlabojās, un galvā tā smadzeņu migla pazūd ar laiku, arī tā interese par seksualitāti droši vien parādās, vai ne? Jā, tieši tā. Tas pieminētais jau dopamīns ir viens no svarīgākajiem smadzeņu mediatoriem, kas tās smadzenes vispār sagatavo seksuālai baudai, seksuālai interesē, vai ne? Jo mums seksuāls akts, seksuāla vēlme ir smadzeņu stāvoklis. Tās ir noteiktas smadzeņu zonas, kas tajā brīdī strādā aktīvāk. Un bez šī dopamīna šīm zonām ir grūti pārslēgties, ieslēgties tajā režīmā. Un, ja estrogēns ir labā līmenī, funkcionālā stāvoklī, tad arī tās smadzenes var adekvāti reaģēt. Un atkal tās atgriezniskās saites par to, ka samazinoties estrogēnam, arī perifērās sūdzības, vai ne, teiksim, sausums, sāpes, atkārtotas infekcijas, smadzenēm sūta signālus, ka nē, mums šo nevajag, no turienes labāk tālāk, un smadzenes to visu jūt, to visu piefiksē un modulē tās atgriezniskās saites, un tas savukārt ietekmē to darbību, tas ietekmē mūsu uzvedību. Un sieviete gan apzināti, gan arī neapzināti var sākt izvairīties no seksuālas tuvības. Faktiski sanāk tāds aburtais loks, vai ne? Viss sākās ar to, ka ir estrogēna un testosterona kritums, tad gļotādas sausas kļūst un finālā ir sāpīgs gan dzimumāks, gan pieskārieni vispār tajā rejonā un arī urīna ceļu infekcijas piemetās un viss tas ir sāpīgs un jutīgs un līdz ar to negribās neko. Un tad, kad mēs to koriģējam, tad atkal šis saburtais loks pamazītiņam var tā kā atrisināties un ir iespējama seksuāla tuvība. Jā, tieši tā tas ir. Un arī tad, acīm redzot, tas sausums, ja viņš netiek koriģēts, viņš arī tos nervu galus, vai ne, tā kaut kā atrofē. Ne tikai asinsvadi tur atrofējās, bet arī nervu gali. Jā, kas arī ir tie, kas nodrošina šo te jutību, arī to, lai tā jutība nav par maz vai arī par daudz, lai nerod šīs te sāpju sūdzības. Tāpēc, jā, gļotādas veselīgums ir noteikti svarīgs. Un arī estrogēna līmenis ir nepieciešams arī pašiem nerviem kā tādiem, vai ne, pat dziļāk aiz gļotādas līmeņa. Tāpēc, jā, tas atkal ir stāsts par to, ka mums vajag visa ķermeņa veselību, lai tā seksuālā funkcija varētu tikt realizēta. Un kā tu redzi vīriešu seksualitāti? Periandropauzē. Tas vīriešiem var būt tāds arī bailīgs moments, jo atkal vīriešiem klasiskais pirmais simptoms ir erektīlā disfunkcija, un tas vīriešiem ir ļoti emocionāls moments, kas ir normāli, un arī tā nevajag kautrēties, tas būtu tāds iedrošinājums, jo, ja no tā kautrēs, tad arī tā problēma netiek risināta, viņa vienkārši tur kaut kur tiek apspiesta. Jā, vīriešiem, manuprāt, ir tāds fenomens, ka par savu veselību vispār ir mazliet grūtāk rūpēties. Viņi saka, jā, man tur augsts asinsspiediens un kaut kādi holesterīni un tas, bet viņi pie ārstiem nestaigā, vai ne? Bet man šķiet, ka tajā brīdī, ja vīriešus mazliet sabaida ar erektīlu disfunkciju, tas varētu būt tāds labs atslēgas moments, kā mums tos vīriešus pie ārstiem dabūt. Jo erektīla disfunkcija vīrietim andropauzē var būt tāds karoga simptoms, kas liek paskatīties arī uz viņu vispār veselību, jo šī erekcija var samazināties tīri tiešām uz dabīgās andropauzes fona, bet tas var būt arī signāls kaut kam nopietnākam.
Jā, un man ginekologu praksē ir gadījies sastapt pārus menopauzē un andropauzē, kur sieviete saņēmusi hormonālu korekciju, un viņai viss ir jauki, un seksualitāte plaukst un zied. Un viņa atnāk kopā ar vīru, kurš īstenībā raud manā kabinetā, ko viņam darīt, jo sievai ir mīļākais. Jo viņam ir neskapēc cukurdiabēts, asins spiediens augšā, erektīlā disfunkcija, un tur jau sākās tas saburtais loks, ja, kādēļ nekas viņam nevar notikt, jo ir vīrietis aizmirsts par sevi kaut kādā mērā. Vai ne? Tieši tā, tāpēc tā tāda, manuprāt, labs stimuls atkal nevis jau tad, kad jau ir simptomi, sākt par to domāt, jo var būt visādi, un tās korekcijas iespējas arī ir visādas, tāpēc tāds stimuls par to padomājot tādā aspektā. Un zināmā mērā es jūtu, ka arī ārstu sabiedrībā pamazām jau sāk mainīties šī tendence, ja, ka nav jau tā, ka viss ir no vecuma, ja, ka tu esi tagad vecs un ar to jāsamierinās, un tad visiem tā ir, un tas ir normāli apmēram. Tā jau nav. Ja. Īstenībā šobrīd zinātne ļoti daudz ko atklājusi, un ļoti daudz ko mēs varam koriģēt, un ļoti, ļoti daudzas lietas ir atrisināmas, vai ne? Tieši tā, ja par tām runā, ja tām pievērš uzmanību, jo galu galā stāsts ir ne tikai par dzīves ilgumu, bet arī par to dzīves kvalitāti. Un, manuprāt, to šobrīd mūsdienās pie tā piedomājot var tiešām labi realizēt. Un man patīk tas teiciens, ka tas mērķis ir nomirt jaunam pēc iespējas vēlāk. Tieši tā, ļoti labs. Un nodzīvot tā, ka tev tie pēdējie dzīves gadi ir nevis tur mocībās un nevarēšanā, bet ka tu dzīvo pilnvērtīgi, un tas faktiski ir iespējams. Jā, arī ar skaidru prātu, ar atmiņu, ar visu. Tas arī, principā, šobrīd ir pieņems uzskatīt, ka atmiņas pasliktināšanās tāda izteikti, kas traucē ikdienu, tā nav normāla sastāvdaļa novecošanai, bet tur arī medicīniski zāļu nav, lai mēs iedzertu maģisko tableti un mums visiem būtu laba atmiņa. Tā ir mērķiecīga darbība, rūpējoties par vispārējo veselību. Vai kaut kādā mērā tu redzi, fiziskās aktivitātes var uzlabot seksualitāti? Pilnīgi noteikti. Tas ir gan hormonu līmenis, gan visi jau noteikti ir dzirdējuši par laimes hormonu līmeni, kas izdalās galvas smadzenēs fiziskas aktivitātes laikā. Pilnīgi noteikti. Jā, fiziska aktivitāte pirmkārt par sirds ritmu, vai ne? Mums arī zinām, ka fiziskas aktivitātes un seksuālas aktivitātes to sirds ritmu padara elastīgāku, un cilvēkam ir vajadzīgs tas, ka mums tas sirds ritms ir spējīgs, ka tā sirsniņa spēja strādāt tā, ka viņi pielāgojas dažādām situācijām. Un principā tas arī seks kā fiziska aktivitāte ir veselīgs ķermenim. Gan fiziski muskuļiem, plaušām, sirdī, visam, gan arī galvas smadzenēm. Ne tikai tāpēc, ka tas ir baudāms, patīkams process, un visi patīkamie emocionāli piesātinātie procesi ir veselīgi galvas smadzenēm. Gan tā ir arī reizēm jauna informācija, ko smadzenes absolūti dievina. Smadzenes tiek stimulētas, viņi veido jaunas šūnu savienojumus, visu. Un jā, smadzenes ilgāk būs jaunas, ja tās tiks stimulētas gan fiziski, gan daudz kā citādāk. Tātad katra jauna pieredze, vai tā būtu emocionāla, vai vizuāla, vai audiāla, ja? Jā. Vai ķermeniska pieredze mums ļauj palikt pēc iespējas jauniem, vitāliem, priecīgiem un laimīgiem. Jā, īpaši tā iet ar tādu pozitīvu emocionālo komponenti. Brīnišķīgi. Paldies tev, Madara, par lielisko sarunu. Paldies jums. Paldies, vislabāk.